Trešdienas vakarā basketbola klubs Saldus uzņēma basketbola klubu Jelgavu. Komandas savā starpā bija tikušās jau 3 reizes šo zonu, pa divas uzvaras bija Jelgavas komandai, viena basketbola klubam Saldus. Pirmā ceturdaļa ritēja punkts punktā. Krestiņins savus punktus guva gan ar soda metieniem, gan agresīviem ātrajiem uzbrukumiem. Un kopumā Jelgavai +3. Līdzīgi ritēja arī otrā ceturdaļa, bet pamazām Jelgava sāka izvirzīties vadībā. Kopumā pirmajā puslaikā abas komandas Rozam uzbruka ar ļoti zemu precizitāti, tomēr pirmo puslaiku arī sev par labu noslēdz basketbola klubs Jelgava. Otro puslaiku ar izrāvienu 12-2, 3 minūtēs iesāk Jelgavas komanda, panākot jau +11 sev un piespiežot pretinieku treneru Gunti Endzelu ņemt pirmo minūtes pārtraukumu. Saldus savā mājas zālē nespēja realizēt daudzus brīvus un Grozam tuvu esošus metienus, līdz ar to arī rezultātā pietuvoties neizdevās. Un trešās ceturtdaļas beigās Jelgava ar Justoviča tālmetienu panāca pat +21, kopumā uzvarot šo ceturksni ar 28-10. Ceturtā ceturtdaļa noritēja jau atkal līdzīgā cīņā. Ļoti veiksmīgi spēlē iesaistījās Saldus spēlētājs Rolands Nārķis, kopumā gūdams 10 punktus no komandas kopā 16. Un uzbruka viņš Grozam ar 100% precizitāti. Jelgavas komandā ir jāizceļ spēles beigās traumu guvušais leģionārs Denis Kristiņins, kurš pats gan guva 14 grozus, izcīnījies 7 atlēkušās bumbas un 3 reizes arī rezultatīvi piespēlēja saviem partneriem. Un kopvērtējumā Jelgavas komanda arvien vairāk pietuvojās izslēgšanas zonai. Saldus atvadās no lielām cerībām par 9. vietu.